Šodien viesojamies pie šveicaru ģimenes, kura klusā Zemgales ciematā Mīsas upes krastā būvē savu ģimenes māju. Un šodien parunāsim par kādu ļoti svarīgu mājas sastāvdaļu – jumtu, vai precīzāk sakot, dakstiņu jumtu. Ir plašs jumtu seguma piedāvājums. Kāpēc jūs izdomājāt tieši dakstiņu? Dakstiņš bija principā vienīgais jumta segums, ko mēs apsvērām, jo tas ir jumta jumts. Pats, teiksim, kas vēl var būt labāks par dakstiņu. Kā jūs tieši nonācāt pie Monjēra? Monjēru mēs satikām vienā no mājas izstādēm. Mums jau bija gatavs projekts, ļoti operatīvi tika sastādīta, teiksim, tāve. Ļoti laipni, ātra un veiksmīga komunikācija, un servisā, ko nodrošināja Monjēra, tas bija ļoti augstā līmenī. Leģenda par to, ka dakstiņu jumts ir ļoti smags, jūs nebaidīja? Zinājām to, bet ņemot vērā to, ka mums bija māja plānota jau ar dakstiņu jau projektēšanas laikā, tas tā kā, tehniski bija jau ierēķināts, līdz ar to mēs tur baigi pie tā neieciklējāmies. Tā kā. Un, ja es pareizi saprotu, jūs paši likāt dakstiņu? Jā, mēs esam brāli. Tā kā. Kā gāja? Es teiktu, ka instrukcija ir diezgan intuitīva un viegla. Galvenais ir sagatavot pašu pamatni, latojumu soli tā, lai būtu pēc tam viegli salikt. Pēc tam jau viņu individuāli lietas un stiprina tur katru trešo rindu. Tā kā nekas tur nav tāds, lai katrs nevarētu izdarīt. Monjēra piegādā dakstiņus, tu brauc uz bodi, sapērts skavas, skrūves, viss, kas ir vajadzīgs? Nē. Tad, kad saņem piedāvājumu, visas skrūves, stiprinājumi, leņķīši, putnu aizsargi un vispārējais, kas ir pilnīgā, lai tev varētu tikai koncentrēties uz jumta ielikšanu. Nekāds papildus tev pirkumu nav jāveic. Sveiks, Kaspar. Sveiks, Anna. Ir bituma dakstiņš, ir betona dakstiņš, ir bleķa dakstiņš, māla dakstiņš. Es vēl kādu dakstiņu nenosaucu? Es domāju, ka pietiks ar šīm versijām, bet akceptēšu tev divas versijas. Ja runa ir par dakstiņu, tad viņš ir vai nu betona dakstiņš, vai māla dakstiņš. Vai šajā gadījumā, viesojoties šajā foršajā lauka īpašumā, betona dakstiņš viennozīmīgi tas, kas rotā šobrīd esošo jumtu. Tas ir betona dakstiņš. Tas ir betona dakstiņš. Un pārējais bituma dakstiņš vai metāla dakstiņš, es teiktu, tas ir tāds vārda pielietojums vai interpretācija vai imitācija par dakstiņu. Jā. Kāpēc tieši izvēlēties jumtam dakstiņu? Dakstiņš kā jumta materiāls jau tīri vēsturiski sev pierādot ir vispateicīgākais, īpaši jau mūsu klimata joslā, kādā šobrīd dzīvojam mēs. Ar ko īpaši ir Monjēra dakstiņš? Es sākumā laikam gribētu likt uzsvaru arī uz mūsu komandu, kas esam šeit Latvijā, jo ar tām zināšanām, deksmi, pārliecību un palīdzību dot klientam labāko risinājumu. Ja runa ir par dakstiņu, tad es vienmēr lieku akcentu tomēr, ka mēs piedāvājam jumta risinājumu un nevis vienkārši pliku materiālu. Gala rezultātā, ka jumts ir drošs, atbilstoši kalpos un nav nekas labāks par dakstiņu. Labi, bet ir vēl viena leģenda – dakstiņš, un ka tas ir ļoti smags pasākums. Tas ir diskutabls jautājums vairāk stundu garumā, un grūti pat rast šim jautājumam izcelsmi. Bet, ja mēs runājam par svaru, tas noteikti lielu lomu pašā jumta konstrukcijas kopumā, kā jumta segums absolūti neiespaido. Tas ir mīts. Es teiktu, ka principā dakstiņi arī mēs varētu trijos slāņos mierīgi likt virsū un nesatraukties par to vai bailēm, kas var rasties tieši no šī materiāla izvēles. Mīts par smagu dakstiņu jumtu ir apgāsts. Nepatiess ir apgalvojums arī par lielām izmaksām. Ja tevi interesē jautājums tieši par dakstiņu, meklē Monjēru.